Jā, ok, Un, mīļie draugi, Nīvo Dobele, nu, protams, kā sirds un dvēseli. Te no skaļi aplaus, protams, Dita Baranovskā. Jo tomēr mums būs divas valodas, tālāk mums viss būs skaidrs un viss mēs saprast, tad Dita arī patulkos. Hello everybody. First of all, the Nybo family and Nybo work well. Dāni apsveic mūs šajā skaistajā 25 gadu jubilejā. Uzsāka 1959. gadā, un tas bija vispirms Saimā. Visas mašīnas bija atvestas no Dānijas ar mammu un tēti, ar Margitu un Pederu. Un interesanti bija tas, kad viņi bija pārsteigti, ka kultūra ir pilnīgi savādāka, bet visi bija ļoti pretīm nākoši un jauki cilvēki. When the factory was built and he moved to Dobele from Denmark in August, it was not always easy to come to a new country, but it went very well. The sewing ladies were very skilled in Dobele, and they had to learn some of the automatic machines that we had from Denmark, but had been on Savi for many years. It went quickly, and during the many years, there has been many people from Latvia and Denmark, and the opposite also from Latvia to opposite from Denmark to Latvia to learn from each other and really get optimal quality out of it. Also to mention Hans Larsen, he has also designed and produced some of our special machines you have in production. He has also been a big development of the sewing machines and the whole production. Heli novēl visu to labāko jums visiem mums kopā 25 gadu jubilejā, lai mums ir šodien ļoti skaistas svinības un ballīte, pie kuras mēs ļoti strādājam, lai viņi tāda būtu. Un Nīvo Workers ir nepacietība gaida vēl tikpat daudz gadus uz priekšu kopā sadarbībā. Un vismīļākie sveicieni no mamītes, no Helas, manas mamītes, no Margitas. Mūsu jubilejā viņai ir 84, viņa nevarēja piedalīties, bet vismīļākie sveicieni. Šovakar esmu patiesi pagodināts stāvēt jūsu priekšā šajā īpašajā vakarā. Mēs ne tikai svinam gada nogalu un Ziemassvētku burvību, bet arī atzīmējam Nīvo Dobelē nozīmīgu jubileju 25 gadus kopā. Katrs no jums, gan tie, kuri ir kopā ar mums no paša sākuma, gan tie, kuri pievienojās vēlāk, ir svarīga daļa no mūsu paveiktā ceļa. Katrs no jums, paldies katram no jums par jūsu ieguldījumu, entuziasmu un ticību mūsu uzņēmumā. Es novēlu jums visiem gaišus, prieka un siltumu pilnus svētkus, lai Ziemassvētku gars atnes jums mieru, sirds siltumu un iedvesmu jaunajam gadam. Paldies jums visiem, ka esat šovakar šeit, lai šis vakars ir piepildīts ar prieku, dejām un sirsnīgiem mirkļiem. Pacelsim glāzes par mūsu kopīgiem sasniegumiem, skaistu pagātni un vēl skaistāku nākotni. Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu! Ir liels prieks būt kopā šodien ar jums, un noteikti es pievienošos Māra teiktiem, lai arī man sanāk bieži apmeklēt dažādus pasākumus,
bet tik skaistā pasākumā ar tik daudz skaistām dāmām vienkops noteikti negadās būt. Un noteikti lielu paldies par uzaicinājumu, par iespēju būt šeit. Un jums, godātās dāmas, noteikti mans kompliments, jūs esat patiesi skaistas un neatvairām apvaroši šovakar. Un mans otrs lielākais paldies noteikti ir uzņēmuma īpašniekiem par to, ka pirms 25 gadiem izvēlējās veidot savu uzņēmēju darbību šeit, Latvijā, šeit Dobelē, investēt, radīt darba vietas un godprātīgi arī maksāt nodokļus. Ir ne tikai jāmaksā nodokļi, bet noteikti arī jābūt sociāli atbildīgiem un piedaloties dažādos arī sabiedriskos pasākumos, arī līdzfinansēm. Par to noteikti saku lielu paldies, jo Nibo Dobele ir arī liels pašvaldības dažādu pasākumu atbalstītāji. Ka katra uzņēmuma vislielākā vērtība ir tā darbinieki, un tieši pateicoties jūsu profesionālismam, jūsu enerģijai, jūsu godprātīgam darbam, uzņēmums 25 gadus var veiksmīgi konkurēt ar visiem pārējiem un noteikti plaukt un attīstīt. Ok, dāmas un kungi, liels paldies un aplaus vēlreiz domas priekšsēdētājiem. Domas priekšsēdētājiem. Ivar, paldies par labiem atbalstu. Iesim uz lēnām, neiesim tik ātri, paliksim te patās, neiesim nemaz. Vēl lai visiem saprotams. Ok, tagad viss kopā, bet tā skaļāko pārliecināšana. Nokrišana, un pēkšņi ritiņi ieraudzīja mani. Tad ir, vai dieniņ! Es eju mājās! Tā man ir vīzija, pats Grīgals! Vai televizors vai īstenība? Ritiņ, malacīn, abos ritiņ! Nu lieliski ritiņ, nu lieliski! Nāču! Elzīte, tagad ir tas zvaigžņa brīdis. Nu tagad mums vajag tā, lai ir jautri. Elzīte, kamēr tu te uzjautrinās publikas, aiziešu uzvanīt sievai, vai viss ir labi. Lūdzu. Ilzi, kas bija tas pēdējais, ko tikko jūs parādījāt par savu kleitu? Es paturēšu. Parādiet vēlreiz. Nu parādiet. Nu cik te mēs esam 6 vīrieši, nu parādiet. Un cik tā mēs uz visiem skatāmies, visi te sēž, smaida, priecāji. Jūs stāva. Ilzi, nu parādiet, nu. Nē, jūs pušinājāt kleitas galiņas, no? Papušināt, parādiet.
Mēs to liek, Andi, uzliec, jā, uzliec, aiziet. Paldies. Patiesībā labi, ka es neaizgāju uzvadīt sievu. Ilzīt. Karīna ir tā, kura visu zina. Nāk nostājies šeit, jā. Nē, kā nē, visu vienmēr smogu skaisti, visu rekur. Karīna tev vienmēr ir ko teikt, un droši vien arī visu zina, jā. Nu tad pasaka, kāds rīt būs laiks? Redz, labi, ejam, rekur pēc balvīgas. Aplausi! Paldies, Dievs, Antriņi, rekur būs arī balva, lūdzu, medāls. Un aplaus arī. Nu, tā beidzot es sagaidīju šajā apbalvošanas ceremonijā kungu. Visnopietnākais smaidītājs. Tam, kurš smaidot izskatās dusmīgs. Kā jūs domājat, viņam tas ir kompliments? Andris Pilšķis! Nu, labi. Bet tad beidzot vēl pie balvas tiekat. Nu, pasmaidiet. Nu, taču dusmīgs, nu. Atbalst uz Agniju vēlreiz. Tu proskatā uzņēmumā mīlēts, nu. Anī nogriežām muziku tā, lai ir klusums. Un atkārtojam. Sargāt katru vīli. Kā karalisku noslēpumu. Un neļaut nevienām diegām. Aizbēgt no sava pienākumā. Zvēru, aber zvēru, ar cieņu izturēties pret kafijas automātu. Zvēru, palīdzēt kolēģiem, atšķetināt ne tikai samuģinātus diegus, bet arī sasteigt iekavētus termiņus. Zvēru. Ja iznāk nepareizi, iešūta pieturknīte, to pārvērst negaidītā mākslas šedevrā. Lai visi var smaidīt un uzgavilēt. Es atvainojos nopietnāk, tas ir zvērs. Vēlreiz atcerēties, ka office un ceks ir viena kopīga komanda, kas kopā rada skaistus un kvalitatīvus darba apģērbus.
Zvēru. Lai cik vērienīga kļūtu mana profesionālā karjera, mūžīgi kalpota Nībo, kā uzticams diegs, adatas acī, un pēc darba cēliena steigšus doties mājās, ieslēgt televizoru, uzslēgt TV3 kanālu un gaidīt brigādī. Zvēru! 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 Paldies, atbalsi! 2025. gadā būs absolūti cits zvērests ar fiziskiem elementiem. Vienreiz jau to prožektoru gaismās bija, un būs vēl vienreizīt, un visam noteikti tā, agrīt. Nu, paskat, cik forši daudz meitenes, vai ne? Un tik maz, mazākumā ir puiši, nu skaidrs, mēs esam mazākumā. Bet Ziemassvētku laiks, vai ne? Es tev iedošu, kur es esmu izdrukājis vienu smuku skaistu dziesmi. Jā. Es tev došu mikrofonu, un tūlīt mēs kopā iepriecināsim visas meitenes. Jā. Ok? Aplaus agrīt! Viena vēl Ziemassvētku dziesma. Un mežus pārklājums sniegs, plačiem ziemas vīnas, kādas tik skaņas. Stop, agrīt piedod, tā nav tāda vaina. Es atvainojos, draugi mīļie. Jums ir pirmkārt jāaplaudē ritmā. Otrkārt ir jāpalīdz lūdzu tā, lai agrīt jūt. Visi pieceļās kājās tieši šajā brīdī, ja? Agrīt nostājies pa vidiņu, un solis parasti pa vidu stāv. Jā, tātad vēlreiz ovācijas agrīt. Mežus pārsniedz, plačiem ziemas vīnas, kāds manīs jauns, viss tik tīs un balts, tālu ziemeļos. Svanīgs krāns, Ziemassvētki daudz, dāvanas mums tev un man, visi pāris jauns.
Hela vēlreiz visus apsveic ar šiem 25 gadiem, ar šo jubileju. Un no Nība Workwear ir dāvana, kas ir visiem mums un pilnīgi visiem domāta. Tā ir tādas kā svinības. And our gift to you from Reebok, Nība Workwear, is a gift card to a barbecue party for all of you. It shall not be now, it's too cold. So next year. Tātad dāvana, ko dāvana Nība Workwear, ir barbecue partija, kas ir šašluku partija mūsu valodā runājot. Tas, protams, būs tad, kad ir silti, visi ārā, porbistiski, kā mums parasti patīk. Un tā kā visai Nība Dobeles filiālai šādu dāvanu no Dānijas. Ceļojumam vai mājai? Tā bija paceļ rokas, kas ielikt numuriņu ceļojumam. Ok, ļoti labi. Un kas mājai? Arī daudz, ļoti labi. Es domāju, ir īstais brīdis izlozēt, un būs tikai viena laimīgā loze vienā traukā, un viena laimīgā loze otrajā traukā. Tā, uzmanību, aiziet! Un ir numuriņš 77! Vai jūs nepadalīsieties ar to, kas tur ir iekšā, vismaz, zikāri ir. Vai nē, vai labāk nē? Labi, ietvarā? Jūs nekas nav pret? Tā, un šeit mums ir, vai dieniņi, vai tā. Te mums ir dāvanu kārta 100 eiro vērtībā! Un šis ir trauks ar uzrakstu ceļojumā. Jā. Tūlīt. Tā, un šis numuriņš ir 8! Vai jūs parādīsiet mums, kas tur? Kas tur? Reklamos 100 eiro vērts mulčers! Ardotīt! Un šis lai paliek par piemiņu, laimīgais numuriņš. Paldies, mīļās dāmas. Tā, mēs ierībināsim to 2025. gadu, jā? Tāpēc, Gunti, es aicinu jūs paņemt, jūs būtu pavisam vienkārši, paņemam starp kājām. Šādi paņemam starp kājām. Nē, varbūt šādi, paņemam šādi. Jā, ir, ok, stīgri. Savukārt, Rīta, nē, jūs varat droši tā ieguldīt, jā? Ok. Tie, kas ir nostājušies Guntim nedaudz tuvāk, tātad šeit līdz šai pusītei, jā? Tātad līdz šai pusītei. Jūs palīdzēsiet Guntim, savukārt Rītai palīdzēs viss šī pusi, jā? Jums būs jāveido ritms, katram savs. Tāpēc Guntim pamēģinām uzsist skaļi vienu reizi pa šo bungu. Tas nav skaļi. Ok, tas ir drusci brīvāk roku, atlaižam atpaļā. Jā, šādi, no. Nē. Tas nav ar āmulu sist panākli, jā? Brīvu rociņu, ligu. Jā? Nav. 3 lietas, labas lietas, vēl vienreizīgi. Brīvu roku, Ok. Un tagad to pamēģināsim vienā ritmā tā. Bam. Nu, pamēģinām. Tā. Ok, pārējā liekam arī klāt, palīdzām Guntim, jā? Šī pusi, jūs ne, šī pusi. Jā, ok, paldies jums liels. Tita, jums būs 2 reizes ātrāk tas jādara. Tas ir šādi. Jā. Neskrienam, vienā ritmiņā tā. Tāda jūs tā saucējat. Tur viss būs labi. Pamēģinām un palīdzam Titai. Ok, jūs man sapratāt. Un tagad to visu saliksim kopā, ja? Bet tikai tad, kad es rādu, tad arī ir jāsāk, ja? Tikai tad, kad es rādu. Savukārt jums šis ritms, ko jūs sitāt Guntim, un jūs ritms, ko sitāt Titai, jums būs jāliek citos gadījumos, ne kopā ar viņiem. Uzmanību, Alīt aiziet. Jūs dzirdat ritmu, jā? Ok, tātad Gunta, komanda, aiziet.
Jūs visu laiku notiek, jā? Šī mūzika divreiz ātrāk. Paliekam savās vietās, mums droši var atpūsties. Ok, ļoti labi. Šī mūzika atcerās, divreiz ātrāk. Vēl ne? Atlabi. Ok. Jūs varat tikai uz vieturi. Tagad liekam klāt. Ļoti labi. Proces tajā dalīt, jā? Otra gaismiņa pamatām trešā. Ievēlamies vēl, lai piepildās tas,
Ko nu vēlamies 2025. gadā, draugi mīļie? Tām vieglaņām. Aplaudēsim visi! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, everybody! Woo-hoo! Here's tagad kliņģenis, kafija, spiritonos dzērienu. Paldies jums liels! Kopā jums viens brīgās vārds, paldies jums! Mēs labākais tiekamies! Paldies!